Labrīt! Mūsu kārtējais konkurss, kurā balva ir milzīgs paldies un aplausi. Neko tādu, varbūt, taustām mēs nedosim. Tu varētu vēl Zefīru piedāvāt, es domāju, balvā. Bet princips ļoti vienkārši. Saki, labrīt. Labrīti! Labrīt! Jā, nu viss skaidrs, jā. Es varētu taisīt konkursu, varētu arī netaisīt. Bija doma uzminēt, kas mums šodien ir viesos. Viesos mums ir viens no pieredzējušākajiem un klausītāji tiešām ļoti, ļoti iemīļotiem mūsdienu māksliniekiem Latvijā, Dons. Labrīt! Jā, es izdomāju konkursu. Nu? Ko Dons mums atnes cienestā? Izklausās šādi. Izklausās garšīgi. Izklausās garšīgi. Jā. Jā. Labi, kamēr tu baudi savu Zefīru, es saprošanos saprunāšos ar Donu, kā tev klājas? Ļoti labi klājas un ir svētki un beidzot ir albums ārā ilgi gaidītais un tas jau ir tāds mums mūziķiem ir tā kā svētki. Tad tu pavadi skolā pirmajās klasēs mazo censoni un tu pavadi tagad savu mazo jauno censoni dzīvē, vai ne? 9. censonis ir aizgājis. 9. Tā sanāk. Ja mēs skaitam vēl ar Lindu kopā dziedājam, tad šis ir 10. Jā. Tajā, kur jūs ar Lindu kopā dziedājat, tur ir mūsu un Lindas dziesma par dzimters vien. Linda ar Donu dziedāja, nevis ar tevi. Valdis savulaik piedalījās talantu šovā. Jūs dziedājāt, LNT bija tas šovs. Jā, dzied ar zvaigzni. Viņš bija zvaigzne. Linda, protams, viņa mācīja dziedāt. Labi, bet kas ir tas, ko klausītāji var sagaidīt no jauna albuma? Jaunajā albumā katrs var meklēt savu to, bet ir tāds kopējais vienojošais, protams, ir laiks. Laiks, kādā dziesmā tas ir apspēlēts, kas ir ilgākā nogrieznī kā viena dzīve, vai kādā tas ir apspēlēts, varbūt tādā īsākā, ja, kas ir, teiksim, stundas, nakts garumā. Un tas ir tas, man bija tā, ka ir tā lieta, par ko es domāju ikdienā pēdējos gadus. Tas droši vien pie 40 gadiem tas jau parasti tas ir normāli, jā. Bet laiks, kas tas tāds ir? Ko tas mums dod? Kā mēs to redzām un kā mēs to sajūtam, ja? Un tam man likās, es gribu par to runāt. Es gribu par to, un tad mēs sēdējām ar Katu Elpo un ar Miku Frišfeldu un Marts Pujats. Visi vienojāmies vienā tā kā virzienā. Un tas bija ļoti interesanti. Tātad par to būs arī nākamā dziesma, ja? Es Valdim teicu, tu paskaties, mums ir dziesma aprakstīta, jāieliek tagad ēterā, bultiņa melnā, un Valds saka, kāda gultiņa melnā? Jā, es saku, ar B bultiņa. Es uzreiz iedomājos, man tāda aina gultiņa melnā. Dons melna gultiņa. Melna gultiņa. Bija kādreiz tāda, kādam bija kompass, kuram bija ziemeļus rādīja ar zilu bultiņu un dienvids sarka. Man bija balta un melna bultiņa. Melnbaltais kompass. Un tāpēc man vienmēr es atceros, ka ziemeļi ir ar melno bultiņu. Tad bultiņa melnā, Dons, jauna albuma. Pirmais skaņojums Radios Konto ēterā. Mēs pēc brīža par tevu koncertu aprunāsimies. Radios Konto 107,2 Rīgā. Radios Konto laika ziņas piedāvā avārijas brigāde. Izklaides parks visai ģimenei. Šodien Latvijā gaidāms visai saulains laiks, vietām nedaudz īslaicīgi līs. Puš atlēnām līdz mērenam ziemeļrietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 19–24 grādiem. Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem gaisa iesils līdz +21, +22 grādiem. 9:31 minūte studijā. Laika ziņām bija Dons. Paldies! Radios Konto laika ziņas piedāvā avārijas brigāde. Izklaides parks visai ģimenei. Radios Konto. Mēs pēc brīdīm paturpināsim sarunu ar Donu, bet runājot par to laiku un par to melno bultiņu. Jā, kas varbūt ir pat labi arī pulksteņa bultiņa. Var arī būt pulksteņa. Es teiktu tā, Don, no pieredzes. Jā, laiks mums ar tevi apstājas brīdī, kad tu nodzen matus. Tad neviens vairs nesaprot, cik tev gadu. Jā, tā līdz mūža mūžīgs. Jā, nemirstīgais. Tā kā tev par to galīgi nav jāuztrauc. Jā.
9:35 minūtes bez 25 minūtēm 10 no rīta. Te rādījos konto studijā Rita, Valdis, tu un Dons. Jā, un apsveicam visus tos, kuri pareizi uzminēja, ka jā, Zefīrs ir atnests ciemestā. Šokolādē. Un mūsu šī rīta ciemiņš Dons, mēs pirms brīža klausījāmies pirmatskaņojumu dziesmai Pultiņa melnā, jo ir iznācis Dona jaunais albums, un Dons gatavojas arī lielajam koncertam, jo pavisam drīz 17. augustā. Kā tev norit? 15 dienas palikuši. 15 dienas, kā jums norit gatavošanās darbi? Gatavošanās norit labi. Mums mēģinājumi ir bijuši pirmie, un vēl palikuši 4 mēģinājumi. Un skatuves sāks būvēties 8 dienas pirms koncerta. Tātad tas sanāk nākamajā sestdienā. Kāpēc jābūvē 8 dienas? Nu, tā ir liela skatu. Liela skatuve. Tik liela skatuve, 8 dienas jābūt. 8 dienas. Nu, ir arī savas lietas, kas ir jāievēro, un tāpēc tur ir jaunas ieklājums, jaunas grīdas, un tad tur ir prātīgāk jābūvē, līdz ar ko tas paņem bišķiņ vairāk laika. Par prātīgumu runājot, cik nedēļas tu jau nebrauc drošības pēc ar moti? Es izbraucu pirms 2 dienām. Mazo riņķīt, jā. Izbraucu, aķīts bija nosēdies. Es pielādēju, bet, diemžēl es tagad 2 nedēļas nepabraukšu, jā. Kāpēc, diemžēl, ļoti prātīgi. Iedomājies, kad tā kā visi sanākoši, un tu tur iebrauc, ar kruķiem. Valdi, nopietni, mēs tagad šādi. Viņam ir savs redzējums. Labi, zin kā, es atkal pieķēros tā domāju par to lielo skatuvu, vai tu ar kādu dalīsi to skatuvu savā lielajā koncertā? Jā, es dalīšu ar saviem cīņbiedriem, ar Mārcu Auziņu, kuras spēlē jau no cik jau 20 gadu. Jā, pareizi. Un tā mēs sākām, un viņš tikko bija sācis spēlēt klubā saksofons, vēl tāds klubs bija kādreiz, vai kafejnīca, un tad mēs esam tie, kas ir visilgāk kopā. Protams, būs viesi arī Ozols būs, ciedāsim Salauz sirdi. Tagad domā, kurš ir pārsteigums, kuru nedrīkst nosaukt, jā? Jā, un pārējos es nesaukšu. Labi. Jā, bet jā, katrā ziņā man liels prieks par to, ka arī mēģinājumos, kad ir tādi mūziķi kā Toms Poišs un Rudolfs Dankfelds un Kristaps Vanadziņš, un ka viņi, kas ir aiz muguras, es varu uzticēties, jā. Un es varu būt drošs, un man nav nekādas tur. Tā sajūta, Don. Tā ir droši, tā ir tā kā, es nezinu, drošums sajūta, ģimenes sajūta. Bet mēs ar Ritiņu zinām to sajūtu. Tad, kad tu uzkāp uz skatuves, tad var atslāpt un zināt, ka viss būs izcili. Jā, mēs par to esam runājuši ar Donu. Jā. Un, sakot tev paldies, un tad novēlot aizraujošu, fantastisku, superlielisku, epohālu koncertu. Un arī gatavošanos koncertam. Koncerta gaidīšanas svētkus. Jā. Es gribu nospēlēt Ritiņas tavu mīļāko dziesmu. Vienu no mīļākajām dziesmām. Vienu no cik? Jā. 9:39 minūtes. Protams, mūsu klausītāji teiks, bāc, ir tak augusts. Kāds mājas, jā. Dziesma ar nosaukumu mājas. Jā. Albumu Lelle. Tu varētu nodziedāt to dziesmu, vai tu neatceries vārdus, piemēram, kādai dziesmai no savajām? Mājas? Jā. Tagad uz vietas? Jā. Palaid, padziedāšu virsū. Pamēģinām. Radio Skondo. Dievs vēl nav šo zemi sācis. Neviens nav kodis ābolos. Es solos mūžam būt tavs lācis. Mūža meža pakalnos. Mēnesis apaļš būs kā rausis. Visies palagā. Tu man pavēlēsi klausies. Mazos bērnu valodā. Man tevis prasās, kad es taisos lēkt pāri vulkāniem. Man tevis prasās, kad man jācīnās ar saviem demoniem. Man tevis prasās, kā teviem. Kā teviem.
biju basa. Nu un ko man tādas domas dos? Es pamodīšos viduslaikos, jautājums, bet vidū kam? Jo mēs viens otra indas tvaikos, katru gadu maijā ienīstām. Man tevis prasās, kad es taisos slēgt pāri vulkāniem. Man tevis prasās, kad man jācīnās ar saviem demoniem. Man tevis prasās, kā tevija, kā tevija. Mārts Sauziņš. Egons Kronbergs ierakstā. Man tevis prasās, kad es taisos slēgt pāri vulkāniem. Man tevis prasās, kad man jācīnās ar saviem demoniem. Man tevis prasās, kā tevija, kā tevija. Duets Dons. Vai, es atvainojos klausītājiem. Nē. Radio Skondo. Šis bija absolūti neplānoti, Oi, absolūti spontāni. Paldies tev! Wow, Paldies tev, Don! tādas Un atmiņas par sirsnīgi šo paldies dziesmu. arī no Paldies mūsu jums. klausītājiem. Sasūtītas sirsnīgas un dažādi emoģijas tev parādīšu. Vai, paldies, Mīši, paldies. 9:43 minūtes. Labrīt, ar labrīt. Radio Skondo.